Čempionu līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē Norvēģijas čempione Bodø Glimt uzņem mūsu stiprāko komandu RFS. Komanda spēlēs ar šī pāra zaudētāju Eiropas līgas trešajā kārtā. Tas rudens, es ļoti ceru, nekur neizpaliks, bet vēlamies pacīnīties Čempionu līgā. Mikkelsens pirmais moments, diemžēl šādi sāka spēle, otrā minūte. Arī Rikošets veiksmē arī stāv Bodø Glimt pusē, bet arī, protams, viņi paši devās uz priekšu, redz, kā nepadolu vēl iepazīstināt ar spēlētājiem, bet cilvēks vārdā Augusts, kā jūlijā beigas, Augusts nav Mārtiņš Čigurs, viņam 49. Un priekšā Ismails Gavindērs, pa numuru, tikmēr vēlreiz Bodø Glimt dodas priekš ļoti bīstami, tiek soda laukumā, un šeit jau gribēju teikt, ka briest otrie vārti, un principā apžēlojas mājinieki, un nespēja vārti Ulriks Caupnes, kurš 4-3-3 schēmā spēlē kā reizēs pustarks, centra aizsargiem, Žigalipušķek Petra Marš, pilnībā salīdz, visas izvaras pajukušas, bet toties bumbu pretinieku soda laukumā. Ismails Gavindē, un jau varam mēģināt atrodēt vārtu. Šķiet, ka katru tiekiem pa vārtiem mēģināt pēdas ārmala. Daudz Eiropas komandas ar to mākslīgo segumu netiek galā. Mēs varam teikt par Romu Rupja kļūda pretiniekiem. Stefans Pāmičs, tāls ir tiens, diemžēl karā. No atkārtu minūte labāk, izskatāmies. Ir. Nopietnāk kitiem Mikkelsens izspēlē šities pirms saviem vārtiem un bumbu diemžēl vārtu. Vēlreiz Daniels Valodis neveiksmīgi, 18. minūte. Oskars apskirmo. Pavisam pētīgi. Tikā atdzīvojāmies, kā paslēdēt pretinieku vārtu. Abujam vēlreiz bumbu savā vārtu tīklā. Daniels Valodis tikā saviem vārtiem, un to ar pūlēm apvēru. Jau atliekti bumba arī tā Norvēģiem. Baloža Raidī spēlē līdzīgā stilā. Bodø Glimt gandrīz allaši atrod ceļus uz vārtiem, arī tagad atrod, un tikai Fabrisa un Blāmi Ilkugam īstenībā glābi RFS no trešiem vārtiem jau pirmā puslaika vidū. Šobrīd ar nožēlu jāatzīst, ka sevišķi arī Polijā tas čempions ir ļoti negaidīts. Nav naudas ziņā kaut kas milzīgs, vēlreiz Bodø Glimt līdz tukšiem vārtiem. Nu, ir, protams, vārti, varam kaut kur pacerēt, bet diezin vai. Kā pa motīm izspēlēts, Ulriks Caupnes skārtjau reizi, uzbrukuma Smailē. Otros vārtus būšais pusargs iespēlē uz tukšiem vārtiem, un tur labajā flangā nospēlē Fredriks Šēvols. Šēvols par viņu vēl neko nepastāstīja, bet par viņu interesantais fakts būs pēc šīs sezonas. Šobrīd, kā jau minējām, 14. vieta pirms šīs sezonas. RFS standarta situācija. Maršs pie bumbas. Bumba vārtu priekšā, tiekam arī pie bumbas. Diemžēl sitiens neseko. Tagad no lielākas distances Sedriks. Tieši to pašu varam pateikt par Kasparu Dubru Lietuvas čempionu vienību. Paņevēžu vienību. Mikkelsens īstami paslīd sitiena brīdī. Šajā gadā Krievijas U21 uzvarēja Latvijas vienaudžus ar 2-1 ar minimālu panākumu. Un mūsu tāpēc tagad mums pirmais sitiens arī vārtu mērķi, jo tieši Haikins spiest atvairīt. Nu, nevis atvairīt, bet tvērt bumbu pēc Herdi Prengas sitiena. Bet gribēju pateikt, ka Francija spēlē tiešām par šo neliela vecuma. 6 gadu. Berga centrējums un Doā ar savu atvairītas, bet kamerūnietis. Iespējīgā lēcienā atrāda sevi, jo atpūšās epizodēs Norvēģi ir bijuši nāvējoši, un arī baidos par tagad. Notika īstenībā kuros turnīros. Skaidrs, ka Lipušķeks pārvarēs arī 30 spēļu barjeru Eirokausos. Te tuvu 4. vārtiem Bodø Glimt. Augusts Mikkelsens. Aizsardzi vairāk ir rezervē, bet arī šeit šis aizsardzības četrnieks ir diezgan dzelžains. Jā, neskaita balodi, bet šeit rezultāti kļūst 4-0. Vēlreiz Augusts Mikkelsens. Futbolists, kurš guva mača pirmos vārtus, toreiz ar lielu Rikošeta palīdzību. Šeit ir augstākā pilotāža. Mikkelsens ieraida bumbu vārtu devītniekā ar fantastisku sitienu. Atliek tikai mums nokārt galvas. Un Doā arī diezgan tālu no vārtu līnijas. Vispār šis man viņa šogad virslīgā RFS nav nereiz ielaidusi vairāk par 2 vārtiem. 22 mačos. Savainojums liedz piedalīties iepriekšējā spēlē Norvēģijas čempionātā. Rapilnāti laukumā uz maiņu. Tagad kaut pēc 5 vārtu.
Norvēģi. Spēle ir galā, rezultāts ir 4-0. RFS lielākais zaudējums tās Eiropas vēsturē.